Sveiciens visiem! Šajā video es pastāstīšu vairāk par to, kas notiks Zāļu sajietā pasākumā, kurš būs jūnija pēdējā nedēļā. Kurzemē, netālu no Tukuma. Tur mēs 3 dienas ar dažādām dabas metodēm jutīsim, garšosim, skatīsim, iepazīsim, uzzināsim un klausīsimies un vēl savādākā veidā būsim kopā ar augiem ne tikai tādā tīri informatīvā ziņā, bet arī ļoti ciešā, ļoti dziļā kontaktā ar augu enerģijām, ar augu gariem, ar Latvijas augu spēku, kas mūs var dziedināt un spēcināt un palīdzēt mūsu visādās dzīves situācijās. Tātad sākums būs piektdien, 26. jūnijā, un 11. mēs satiekamies un iepazīsimies un kopā ar mani, es esmu Marija Sils, kopā ar mani mēs vērsim vaļā savus maņu kanālus, dzirdes, redzes, taustes, garšas, ožas kanālus, tā, lai mēs justu ne tikai fizisko plānu, bet lai mēs justu arī smalkākās enerģijas, kas ir ap visām dzīvām būtnēm, tā skaitā ap augiem. Un tad mēs kļūsim jūtošāki, redzošāki, dzirdošāki un labāk varēsim savibrēt kopā ar šiem augiem visas šīs 3 dienas. Bet, ja gadījumā sanāks tā, ka tu netiec piekdienā, jo tā vēl tomēr ir darba diena, tu vari ierasties arī sestdienas rītā. Sestdienas rītā pavisam agri mēs elposim kopā ar zāli, kāda apzināta elpošanas prakse, kuru es vadīšu tieši šo elpošanu, bet mums būs ļoti neparasts skaņu pavadījums. Es kā viesi esmu uzaicinājuši šai pasaukumā Indijas skaņu meistaru Balraju Singh, kurš mūsu skanga spēles, tas tāds kosmisks instruments, kas savieno debesu un zemes vibrācijas, ja, tad viņš mūs pavadīs šajos elpošanas ceļojumos, es gribētu teikt, no rītiem. Sestdienas rītā un arī svētdienas rītā. Un tad arī jums būs iespēja tās savas maņas vairāk pavirināt. Bet nu tad atgriežamies pie piekdienas. Pēc šīs pirmās praksītes, kas būs kopīga visiem, kas būs klātesoši, būs iespēja piedalīties 2 paralēlās meistarklasēs. Vienā pie Sanitas Matules, kas ir interesanta tāda dabas stāstniece no Antiņciema. Viņai ir tādas dabas pļavu prakses vietas, iekoptas, ļoti saudzīgi saules vidi, savienojot ar cilvēkam piemērotu un atbilstošu vidi. Un tur viņa vada visādas meistarklases par savvaļas augiem, un viņai tur aug brīnišķīgs debesis zils augs, kas ir ļoti noderīgs gan mūsu fiziskai veselībai, gan mūsu garīgai un psihiskai veselībai. Cigoriņš. Tad viņas meistarklase būs veltīta cigoriņam. Paralēli viņai arī ļoti interesanta Latvijas zāļu sieva, zāļu meistare, brīnišķīga stāstniece Solvita Kūna. Viņa ir Latvijas augu ēterisko eļļu izgatavotāja. Un viņa ar savu ēterisko eļļu palīdzību mums piedāvās tādu praktisku nodarbību, kurā mēs varēsim izgaismot un sajust un ieraudzīt kaut kādus savus iekšējos enerģētiskos blokus. Un sajust viņus un varbūt ļaut tam augam palīdzēt viņus kaut kā atraisīt, atbrīvot un atlaist. Tad mums būs pusdienas, un tad pēcpusdienā mēs aromaterapetes Ingas Nemšas vadībā mēs iepazīsim kaut ko tādu nedaudz eksotiskāku, ajurvēdas ēteriskās eļļas, bet kaut arī ajurvēda tas ir kaut kas tāds nācis no Indijas un tāds varbūt liekas svešāks. Inga strādā arī ar Latvijas augu eļļām un arī ar Latvijas augiem un pati gatavo dažādas ēterisko eļļu maisījumus, smaržas,
sajaukumus un visādus tādus komplektus. Tad ļoti smaržīga nodarbība. Un paralēli viņai mēs darbosimies ar akmeņiem. Ja, tad tie, kam šie aromāti varbūt tik ļoti neuzrunā, būs aicināti uz akmeņu iepazīšanas, sajušanas un izzināšanas meistarklasi pie Ilzes Tīlikas. Ilze visu mūžu ir bijusi ļoti ciešās attiecībās ar augiem un augu audzēšanu, un tagad pēdējos gadus vairāk iepazinusi akmeņus, un viņa ar akmeņiem runā un darbojas gan Indijas kalnos, gan Latvijas zemē. Tātad mums būs dažādi akmeņi no dažādām vietām. Vēlāk pēc šīm nodarbībām tātad būs iespēja arī piedalīties vienā smaržīgajā meistarklasē pie Melitas Janušas Raubas, kas ir iecavas augu garu ķērāja, jo hidrolāts tas ir tāds augu garu noķeršanas instruments, un pie Melitas mēs darbosimies ar sevi, ar savu iekšpasauli, tieši caur to, ko mums rāda šie hidrolāti. Melita ir arī reinkarniste un arī sistēmisko sakārtojumu praktiķi, tā kā gan jau tur būs arī kādi elementi no šīm te nodarbībām. Un paralēli Melitai būs nodarbība pie pirtnieka Gata Gladara. Gatis ir tāds neparasts pirtnieks, viņam ir tāda sava metodika, kā strādāt. Ļoti jūtīgas rokas, ļoti atvērtas sirds, un viņa klātbūtnē jau pastāvot vien, jau cilvēks var kļūt rāmāks un sakārtotāks un harmoniskāks, un viņš rādīs kā caur pirts augiem un dažādām pirts praksēm iegūt šo mieru, šo harmoniju savā ķermenī. Un pēc tam, pēc vakariņām, dažiem cilvēkiem būs iespēja pie Gata piedalīties arī pirts nodarbībā. Pirtiņa nav liela, tāpēc iepriekš jāpiesakās, bet, tie, kam ļoti vajag un tie, kas ļoti grib, tie vienmēr tiek pie tā savu pirtnieka. Tie, kas pirtī negribēs iet, tie Aijas Austrumas vadībā uzzinās kaut ko jaunu par planetārajiem augiem. Izrādās arī planētām atbilst kaut kādi augi uz šīs mūsu zemes. Un tas, manuprāt, būs vairāk tāds izzinošs process. Aija ir astroloģe, taroloģe un dažādu rituālu praktiķe. Un tā mēs forši pabeigsim piekdienu. Sestdien būs iespēja jau 7:30 no rīta kopā ar mani un Balradžu elpot zāli. Pēc tam pēc brokastīm 9:30 būs atkal paralēli divas meistarklases. Viena pie Lāsmas Engeres, viņa ir dabas dziedniece no Valkas. Pie Lāsmas mēs gatavosim augu amuletus. Tāda praktiska meistarklase vairāk. Lāsma ir jaunā laika dziedniecības praktiķe, herbāliste, suģalu praktiķe un visādas tādas jaukas, smalkas lietas praktizē. Paralēli Lāsmai pie Ivetas Galējas varēsiet uzzināt kaut ko par garšvielām un garšaugiem dzīves baudas vairošanai. Bauda ir tāda lieta, ko mēs varbūt reizēm aizmirstam, tad, kad mēs domājam par uzturu, jo patiesībā jau liela daļa jēgas tajā, ko mēs ēdam un kā mēs piedzīvojam dzīvi, ir tajā, lai mēs izbaudītu viņu. Iveta ir daudz rakstījusi dažādas grāmatas, arī publikācijas par garšaugiem, par veselīgu dzīvesveidu, par visādām virtuves lietām un ļoti interesanti vadas šīs savas lekcijas. Un pēc tam 2 stundas no 12 līdz 14 būs tā saucamais tirgus placis, kurā varēs iepazīties un arī iegādāties gan mūsu šo meistaru, gan arī citu
dažādu tādu dabas produktu ražotāju un radītāju piedāvājumus. Ja? Tad būs viss kaut kas gan ēdams, gan dzērams, gan smaržojams, garšojams, gan aurā lietojams, gan uz ķermeņa ziežams. Un tur jūs varēsiet gan tieši augu produktus, gan akmeņus apskatīt, pataustīt un iegūt savā īpašumā, gan piepes un piepļu izstrādājumus, arī augu skaņu rīkus, dažādām šamaniskām praksēm, vai vienkārši savai relaksācijai. Būs arī tinktūras, hidrolāti, oksimeli, krēmi, un vēl viss kaut kas, ko no augiem var dabūt tādā matērijā. Un, protams, iespēja parunāties ar šiem produktu radītājiem, veidotājiem, un tas vienmēr ir ļoti interesanti parunāt ar kaut kādas lietas autoru, jo visi šie cilvēki ir tādi savas lietas fanātiķi. Un visi viņi ir brīnišķīgas personības, un pabūt šajā kompānijā, tas vien jau ir to vērts. Pat ja jūs neko neiegūsiet savā īpašumā, jūs pavadīsiet ļoti vērtīgu laiku ļoti, ļoti interesantā kompānijā. Tad mums būs pusdienas, un pēcpusdienā atkal turpināsim meistarklases Aija Murde, Forest Prāna dzīmola autore, kas ražo dažādus garšīgus un veselīgus augu produktus. Ja, viņai būs meistarklase par oksimeliem, par oksimelu radīšanu, izgatavošanu. Un Aijas tāds moto ir tas, ka viss, kas mūsu veselībai vajadzīgs, ir tepat mums apkārt, mūsu mežos, mūsu pļavās, mūsu dārzos, ir tikai jāpastiep roka un jāpaņem. Paralēlā Aijai būs tāda interesanta meistarklase pie Ilzes Odziešas par to, kā pirtī iepazīt garu pasauli, kā sarunāties ar pirtsgariņu un ar dažādiem citiem gariem, augu gariem un vēl dažādām garu pasaules būtnēm pirts procesos, un varbūt arī ārpus pirts. Ilze ir dabas sajūtas zīmola autore, viņa izgatavo dažādas pirts lietas, kosmētikas lietas no dabas produktiem, no augiem, un pēc tam vēlākā pēcpusdienā pie Ilzes arī būs pirtiņa, un jūs varēsiet to visu izbaudīt arī praktiski pirtiņā ieejot. Kamēr Ilze darbosies ar dažiem cilvēkiem pirtī, būs vēl divas iespējas. Tātad pie pirtnieka Ulda Zīles jūs varēsiet uzzināt par pirts augiem, iztaustīt viņus, pasmaržot, apskatīt, uzzināt, kā labāk sagatavot, kā labāk lietot, kā sasiet, kā sabērst. Uldis ir pirtnieks ar latviskos dzīvesziņas redzējumu, kurš izmanto baltu zīmes, dažādas skaņas un arī augus un dabas veltes, visu to apvienojot savās pirts praksēs. Un, ja jums tas iepatiksies, tad pie Ulda pirtiņa būs pašā vakarā. Jā, arī pirtiņās, protams, šis vietu skaits ir neliels, jo pirtiņa ir maziņa, ja tāpēc arī dažas vietas mums tur vēl ir. Daļa ir jau aizņemtas, bet, ja jūs vēlaties, tad labāk piesakat iepriekš. Un tiem, kas pirts augus jau zina un pirtī iet varbūt šobrīd negrib, tiem būs iespēja uzzināt par augu krēmu gatavošanu pie Anitas Ieviņas. Anita ir tāda augu pasaules izzinātāja un eksperimentētāja no Valmieras, kas gatavo visādas interesantas lietas. Viņas pieeja augu pasaulē ir tāda ļoti dabiska, ļoti vienkārša, un katram cilvēkam šīs lietas, tā kā viņa to izstāsta, ir saprotamas, izdarāmas un vienmēr sanāk. Jā, un pēc tam, jau pašā vakarā pēc vakariņām, tad būs Ulda vadītā pirtiņa un paralēli tai lielais augu rituāls, ko šogad vadīs
šamaniskā ceļa gājēja, šamanisko prakšu meistere Egle Gundega ar brīnišķīgu balsi, ar brīnišķīgu skaņu pavadījumu, un mēs šo rituālu veltīsim dabai, dabas spēkiem un dabas gariem, savienojoties ar šīm te vasaras vakara enerģijām un būtnēm, kas būs ar mums kopā. Un tad vēl par svētdienu. Arī svētdienas rītu mēs sāksim 7:30, elpojot kopā ar ezeru. Turpat netālu no vietas, kurā mēs būsim apmetušies, ir ezers ar ūdensrozēm, kas varbūt ap to laiku jau kāda sāks vērties. Un es kopā ar hēngu meistaru Balradžu mēs atkal jūs elpināsim un celsim skaņās, un šoreiz mēs to darīsim kopā ar ezera gariem, ar ezera ūdens enerģijām. Ezera krastā būsim iekšā, nekāpsim. Iekšā jūs varēsiet iet peldēt pēc tam visos pārtraukumos, brīvajos brīžos. Ezers ir peldams, nav dziļš, ļoti draudzīgs cilvēkiem. Jā, nu un tad pēc brokastīm svētdienas rītā pie mums būs turpat tukumā mītošs herbālistikas meistars Juris Bušs, herbālistikas skolas Latvijā vadītājs, kurš mums vedīs tādu diskusiju, lekciju, nodarbību par to, kā herbālistiskais pasaules skatījums apvieno sevī tradicionālo un netradicionālo, oficiālo un neoficiālo, redzamo un it kā neredzamo, taustāmo un fiziskā plānā netaustāmo, ja kā tas viss iet kopā un kā tas viss viens otru papildina. Bet, ja jūs gribat kaut ko nedaudz praktiskāku un taustāmāku, tad paralēli tam pie Zanes Lasmanes. Zane ir augu produktu radītāja gan ar herbālistisko, gan ar farmakoloģisko izglītību. Jā, Juris arī ir cilvēks, kuram ir gan oficiālā medicīnas izglītība, gan šī herbālista izglītība. Tā kā viņos abos būs kaut kas līdzīgs, varbūt. Un Zānē arī ir sava zīmola Zaļa Naturāla veidotāja, un viņas meistarklase būs interesanta sievietēm vairāk varbūt, kas interesējas par savu skaistumu un veselības kopšanu, jo meistarklase būs par augiem tieši skaistumam un veselībai, mūsu ārējam skaistumam, kā to vairot, un kā labāk šos augus sagatavot, lai mūsu āda, mūsu mirdzums, iekšējais un ārējais vairotos. Pēc tam mēs varēsim pie Jelgavas zāļu sievas Dzintras atkal kustināt savas maņas, sajust savas maņas kā instrumentu darbam ar augiem, kurš gan uzrāda kaut ko, gan vada kaut ko, gan mums stāsta par kaut ko. Ieklausīties savā ķermeņa valodā, savas smalkā plānā antenas drusku uzregulēt un iesim mežā, pļavā, vai arī, ja līs lietus, tad telpā, un tur tad jutīsim un mēģināsim saprast, ko jūtam. Dzintra savas mantotās ģimenē iegūtās zāļu zināšanas, tradīcijas apvieno ar savu personīgo jušanu, un tāpēc tas, ko viņa runā, ko viņa rāda un ko viņa rada, tas vienmēr ir tāds pilnīgi oriģināls un pilnīgi unikāls tieši tam brīdim un tam cilvēkam. Paralēli tam, tiem, kam varbūt vairāk interesē tieši fiziskā ķermeņa veselība, pie Lilijas Bērziņas būs nodarbība par augiem, kas ir noderīgi iekšējo orgānu attīrīšanai. Lilija ir masiera un kinezioloģe. Viņas nodarbībās nekad neiztiek bez kaut kādas nelielas pavingrošanas un pastaipīšanās.
lai mēs uzreiz sajūtam, kā mūsos viss labāk cirkulē un darbojas. Lilija arī gatavo brīnišķīgus augu krēmus, tādus ļoti, ļoti kvalitatīvus un dažādus citus produktus. Piemēram, es domāju, ka daļa zina viņas slavenos acu pilienus, pēc kuriem acis tiešām uzreiz jūtas labāk un arī atjaunojas daudzos gadījumos, arī tad, ja ir jau kaut kādas problēmas tādas dziļākas radušās, ja tad šie produkti viņi tad ļoti jaudīgi. Tad par to arī nodarbība. Tad būs pusdienas, un tad vēl būs pēcpusdienā vēl 2 nodarbības. Viena būs arī tāda praktiska un garšīga par nezāļu pesto gatavošanu pie Vinetas Skalbergas. Vineta brauks no Baukas puses, viņa ir gan mākslas zinātniece, gan augu zinātniece, gan arī herbāliste un arī visādu neparastu, garšīgu un veselīgu lietu gatavotāja. Un tad paralēli tam pie manis tie, kam vairāk uzrunā augu enerģētika, augu saistība ar informatīvo lauku, ar domu spēku, varēsim gatavot tādus ļoti īpašus spēka lietas. Mēs gatavosim zāļu spēka vainagus. Izmantojot krāsu elementus, izmantojot šīs savas jau kārtīgi atvērtās maņas un uztveri. Mēs atradīsim savam kaut kādam konkrētam nodomam atbilstošos augus, ar noteiktu domu, noteiktā ritmā, noteiktā elpā iepīsim viņus šajā vainagā. Un tas būs tāds veselu gadu darbojošs spēka aplis, ko mēs varēsim likt gan galvā, gan mājās pie sienas, gan kaut kādā citā sev svarīgā vietā, jo tas laiks būs tikai nedaudz pēc Jāņiem, un augu spēks, augu enerģija vēl būs pilna ar saulgriežu nesto spēku, ar saulgriežu starojumu, un mēs pagatavosim vienu vainagu katrs sev, un vienu kādam sev ļoti tuvam, svarīgam, īpašam cilvēkam. Varbūt mēs to viņam varēsim uzdāvināt, bet varbūt šis vainags dos šo ziņu kaut kur lielā attālumā, varbūt pat fiziski klāt nesot. Un kā tas darbojas, to jūs varēsiet novērot visi nākamā gada laikā. Un tad mēs visi kopiski uztaisīsim skaistu noslēgumu un ap 6 vakarā svētdienā dosimies mājup. Tā kā, ja jums šis uzrunāja, tad skatieties to saitīti, kas ir zem šī video. Piesakieties, brīvas vietas vēl ir gan istabiņās nakšņotājiem, gan teltīs gulētājiem, gan uz visām 3 dienām, gan uz īsāku kaut kādu brīdi. Tiekamies!